Labvakar. Rainis kādreiz esot izteicies, ka latviešu valodā, ja tā tad arī nācijai, nav ilgstoša palikšana šajā pasaulē. Neticiet viņam. Viņš alojās. Kāpēc? Arī šodien ir cilvēki, kuri uzskata, ka mēs nemīlēsim pietiekami savu valodu un savu zemi. Neticiet viņiem. Tā nebūs. Kāpēc? Ja mēs palūkosimies uz mūsu šīs dienas jubilāru, tad neticiet tiem, kuri netic mums. Jo ikdienas steigā un rūpēs, saglabājot savā sirdī kaut nelielu daļu tās mīlestības uz dzimto zemi, uz latviešu sievieti un uz latviešu valodu. Kaut neliela daļa no tā, kas ir mūsu jubilārs sirdī, mēs būsim un mēs pastāvēsim. Paldies viņam par to. Es atļaušos nolasīt mūsu kultūras ministrijas atzinības rakstu. Un tas skan šādi. Rakstniekam Kurzemes literārās dzīves dvēselē, Olafam Gultmanim, par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas rakstniecībā, savu sirdi un mūžu veltot kultūras valodas bagātināšanai ar izciliem dzējas un prozas darbiem. Sveicot jubilejā ministri Žanete Jaunzeme-Grente. Iet gadi, vai mēs viņus skaitām, vai ļaujam tiem bez viņas gaisa, uz nezināmo ilgvas raidām, to minē sirds un dvēsele kaisa. Pagājušā gadsimta 50. gados šādi rakstīja šī vakara gaviļnieks Olafs Gultmans. Ar šiem vārdiem mūsu rakstnieku savienības priekšsēdētājs Jānis Jurkāns un viņa adjutantes un adjutanti, kas ir uz skatuves, parakstīja šo Latvijas rakstnieku savienības dokumentu, ko pasniedz gaviļniekam Jānis Jurkāns, dramaturgs un labs priekšsēdētājs. Sveiks vēlreiz, Olaf. Olaf, es patiesībā esmu ieradusies kā tava mašīnrakstītāja. Ja tu gadījumā neatceries, tad man mājās glabājas viena tava dzējas grāmatiņa, kur tā arī rakstīts manu bērnišķību mašīnrakstītājai Monikai. Tu atceries, kā tu man diktēji, es rakstīju, un kā redzi, pati arī iemācījos šo to. Tā kā paldies tev! Bet patiesībā es esmu ieradusies arī vēl viena iemesla. Pēc vasarā es biju Liepājā, un tur tajā dienvidu rietumu tajā Maksimā eju tā pa veikalu, un pretī nesas Rihards Rubīns. Jūs jau ziniet, kā viņš tā nesās. Un viņš man tā kā ierauga, apstājas tā kā iemiedz, krustu gluži nepārmet, bet tā saka, dzīva. Es tā nepagūdu neko atbildēt, viņš aiznesās tālāk. Un man šis jautājums reizēm pašai uzpeld, es domāju, tā piķis viņu zina, kā tad tur ir īsti.
Varbūt jau es esmu kaut kāda veļu māte. Tagad, kad es atbraucu uz Liepāju, es atbraukšu apskatīšos, kā tas ir, vai tiešām tas tā, jā. Un kad ir tie kredo puiši ar savām tām ģitārām uzrauju un visas tās dziesmības, jā, es zinu, ka es esmu dzīva. Vismaz šobrīd vēl. Bet, Olaf, es esmu zinu tavas īpašās attiecības ar kokiem. Un es esmu atvedusi tev šādu izdevumu Latvijas dižākie un svētākie koki. Es domāju, ka tagad paliks siltāks laiks, varētu viņus sākt apciemot un paņemt no viņiem padruskai vēl vairāk tā spēka, kāds jau tev ir. Tajos laikos, kad man bija tas gods strādāt ar Olafu kopā pilsētas avīzē, ka toreiz sauc komunists, citas avīzes, un iespējams arī kādreiz šis komunists, viņiem bija tāds ik pa laikam drukāja Majakovska rindas, un tais Majakovska rindas bija tāds apmēram. Es domāju partija, saku Ļeņins, es domāju Ļeņins, saku partija. Man ir tieši tāpat, kad es saku Olafs Gūtmans, es domāju Liepāju, kad es domāju Liepāju, es saku Olafs Gūtmans. Bet Olafs man nesaistās tikai viena Liepāja, Olafs man arī saistās ar tādu dziļu latvietību, it kā ārēji tāds mierīgs, ārēji tāds ļoti nosvērts, bet iekšā velns un ugunskuras visu laiku, tas man tā dziļas latvietības simbols. Olafs man arī saistās ar dabu, tā kā tā dabas sastāvdaļa. Es pirmoreiz mūžā kopā ar Olafu kaut kur Ventspils pusē esmu klausījos briežu baurus. Man tas man tikai likās tā tālu, nenozīmīgi īdēšana, bet pēc tā, cik Olafs pret to attiecās nopietni, ka Olafs blakus man pārdzīvoja. Olafs neīdēja, kā viņi tie brieži, bet viņš tā ļoti nopietni to visu. Es saprotu, ka tas ir, ka Olafs ir pilnīgi, absolūtā dabas sastāvdaļa. To es ļoti daudz reizes esmu pie sevis tā arī, novērtējis. Olafs man arī saistās ar tādu dzejnieka tēlu. Olafa tie 60, 70, 80 gadu džemperi, lielie, rupi adītie. Man vajadzēja vismaz 10-15 gadus, lai es tik no šiem džemperiem vaļā. Žaketīts esmu nonācis, jā. Ļoti daudz gadu man vajadzēja, lai tik no tiem skaistiem džemperiem vaļā žaketiem, šodien ir žaketi. Un Olafs man arī saistās ar tādu, tas pakārtots te latvietībai, droši vien arī ar tādu ļoti lielu azartu. Vai kaut kur laisties ar parastām kaut kādām distanču lēpiem no kalna, kaut kur no Volats pilskalna esam laiduši kopā, kur Olafs nobrauc, es slēpu salauzu. Vai vienalga tāds, vai ledus augstā ūdenī pēc Sompirts, kurā sagriež krūtis pret uzcelašo ledus kārtiņu. Un viens tāds gadījums, kas Olaf tā ļoti, manuprāt, raksturoja, tāds, ka mēs reiz aizbraucām uz Kazdāngu, kur bija tāda pretim nākoša bibliotekāra Mārga Rosberga, un pēc uzstāšanās viņi gribētu sagādāt mums prieku, vai precīzāk Olafam prieku. Viņi pierunāja vietējos staļos, iejūgt vienu jājamu zirgu, ragavās, un mums tā kā ļāva līdz valtaiķiem aizlaist. Un saka Olafam, viņš ar to jājamu zirgu vai tiks galvos. Protams, viņš ir Sibīrijā, tādas vienas viņš ir vadījis. Un tā mēs iesēšamies kamanās 2-1, laižam pa to ceļu, un kā mēs braucam loģiski pa ceļu labumā, es tik skatos ar tiem krešiem grožiem, tam zirgam piesikt pie sāniem. Es ragos tā īpatnēs sasvērs, tā uz labo pusi. Es saku, Olafu, mēs apgāzījums. Nē, viņš saka, es ne tādas vienas un vadījis. Mēs laižam vēl uz priekšu. Olafs atkal uzlaiž to kantu augšas, to sniegkupenes malu, ja? Un tik tiešām mēs apgāžamies. Es īsti neatceros, kā mēs paši tās ragavas uzstutējām, vai mums kāds palīdzēja. Apakaļ mēs, protams, atklēdām tā, ka zirgam bija paslēpis putās. Jā, ļoti laimīgi. Un daudz gadu pagāja, es sāku domāt pie sevis, ka tas nebija nejauši. Olafam vienkārši bija tāda nepieciešamība tos ragavas apgāzt. Un viņš faktiski to arī izdarīja. Tas viņam bija tāds iekšējais azarts, viņš atbrīvojās no kaut kā. Un es Olafam gribu arī
dāvināt jubilejā savu grāmatu, kur man dažādas apceres, un tur es esmu Olafam arī ierakstījis tā. Paldies, Olaf, par labajām mācībām manā jaunībā, lai pietiek spēku un azartu, vēl apgāz daudzas ragavas.